Tā svinīgā noskaņā tiek atklāts gājēju celiņš ar koka tiltu pāri Paduras upītei. Tā kā Paduras pagasta centrs atrodas valsts nozīmes autoceļa malā, tad iedzīvotāju pārvietošanās bija nedroša, īpaši ziemā. Tādēļ gājēju celiņa izveide bija īpaši nepieciešama. Projekts mums īstenojās, kādu 2 gadu ietvaros. Pirmais bija tas, kad mēs izstrādājam projektu, tad bija naudiņas meklēšana, tad veicām tāmēšanu. Pirmie iepirkumi bija neveiksmīgi, jo tie pārsniedza paredzamās summas un liekas naudiņas mums tā kā nebija. Un līdz ar to mēs atkal atkārtoti, var sakot, šis bija tā kā 3. piegājienu, ka mums veiksmīgi izdevās šo projektu realizēt. Mēs visus kuģīšus palaidīsim, mums ir īpašs kuģi kapteinis, kas to darīs. Aktivitātēs tika iesaistīti arī pasākuma apmeklētāji. Katrs uz krāsaina papīra kuģīša tika aicināts uzrakstīt vēlējumu celiņam, tiltam vai Paduras pagastam. Lai ilgi kalpo un cilvēkiem labs prāts. Visu to labāko, lai labi kalpo. Tad kuģīši ar laba vēlējumiem uzsāka ceļu lejup pa straumi. Paduras iedzīvotāji ir gandarīti par jaunizveidoto gājēju celiņu. Es nāku par tekošu, man šausmīgi viņš patīk. Labāk, tiešām labāk ir. Labāk vispār, satiksim te nav tu nekādu. Redzēs, kā būs, kā nāks ziem būs un pauli būs un sniegs būs un puteņi, tā nezinu, kā tā būs. Jo viņš jau, tas, kas tagad apkops, tam jau darbu būs daudz, tiešām daudz, lai viņš šito visu notīrīt. Lai varētu te taigāt iekšā. Es viņam garām braucu ļoti bieži, jo liela daļa vasaras es pavadu šeit Padurē Meniķos tādas mājas. Man personīgi vizuālais iespējas, man kā fotogrāfam, viņš labi izskatās. Praktisks, no praktiskā viedokļa. Es domāju, ka ciems ir iegūs. Labums ir tas, ka bez bērniem nav jāsteigā gar ceļu, kur mašīnas brauc pa ziemu. Ir tas ceļš gāja, tur mašīnas braukā, paslīt, kaut kas var gadīties. Bet tad, kad uztaisīt to celiņu, es domāju, ka bērniem ir vieglāk iet, nav jāuztraucas, ka mašīna garām brauks. Kad tiltiņš iesvētīts dejotāju soļiem, tad laiks iemēģināt roku makšķerēšanā. Tikai zivju vietā šoreiz šampanietis. Izdevās. Un tam kungam ar? Jā. Lai saudzē. Jaunais betona bruģakmeņu seguma celiņš sākas pie Paduras pagasta pārvaldes ēkas un pievienojas jau agrāk izbūvētajai ietvei uz daudzdzīvokļu mājām. Tā malās ir arī soliņi un ierīkots apgaismojums. Projekta kopējās izmaksas ir 49,5 tūkstoši latu. Lielāko daļu līdzfinansējis Eiropas reģionālās attīstības fonds. Maruta Dene, Olafs Perševics, Skrundas televīzija.